Podkāsts Jāņi Latvijā – vainagi, dziesmas un ugunskuri. Sveiki visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Pie mikrofona Andris un Sofija. Šodien runāsim par svētkiem, bez kuriem Latvijas vasaru grūti iedomāties. Par Jāņiem. Starp citu, te uzreiz varam paskaidrot vienu lietu. Ikdienā cilvēki bieži saka gan Jāņi, gan līgo, un šie vārdi tiek lietoti gandrīz kā sinonīmi. Bet, ja gribam būt precīzi, Jāņi ir paši svētki. Savukārt līgo ir diena un vakars pirms Jāņu dienas, kad cilvēki svin, dzied, pin vainagus un kurina ugunskurus. Tieši tā. Tāpēc šodien lietosim abus vārdus. Kad runāsim par svētkiem kopumā, teiksim Jāņi. Bet, kad runāsim par vakaru, dziesmām un to īpašo līgo sajūtu, tad teiksim līgo. Jāņi ir tas brīdis, kad Latvija kļūst mazliet kā viena liela dziesma. Ir vakars, smaržo zāle, kaut kur jau deg ugunskuri, cilvēki liek galvā vainagus un visapkārt skan līgo, līgo. Un tas ir ļoti latviski. Latvija ir dziesmu zeme. Dziesmas un kora tradīcijas mums ir ļoti svarīgas. Daudzi jau no bērnības zina tautas dziesmas, dzied skolā, korī vai vienkārši dzird šīs dziesmas mājās un svētkos. Tāpēc Jāņu vakarā dziedāšana notiek ļoti dabiski. Kāds sāk pazīstamu dziesmu, citi pievienojas, un uzreiz rodas tā kopīgā svētku sajūta. Jāņi ir vasaras saulgriežu svētki. Tas ir laiks, kad diena ir visgarākā, nakts visīsākā, un cilvēkiem gribas būt tuvāk dabai, gaismai, ugunī un vienam otram. Un, protams, arī svētku galdam. Jo garīgums ir garīgums, bet siers ar ķimenēm un šašliks paši sevi neapēdīs. Nu jā, praktiskā puse arī ir svarīga. Ēdiens Jāņos ir atsevišķs prieks. Galvenais simbols ir Jāņu siers ar ķimenēm. Tas ir apaļš, dzeltens un smaržīgs, kā maza saule uz galda. Blakus parasti ir rupjmaize, pīrāgi, zaļumi, alus un daudzās ģimenēs arī šašliks. Šašliks varbūt nav sens latviešu ēdiens, bet svētkos tas ir ienācis ļoti pārliecinoši. Godīgi sakot, šašliks Jāņu vakarā jau ir kā mūsdiena klasika. Kamēr viens pin vainagus, kāds cits noteikti stāv pie grila un jūtas kā galvenais ugunssargs. Starp citu, par vainagiem. Tā ir viena no skaistākajām Jāņu tradīcijām. Sievietes bieži pin vainagus no pļavas puķiem un zālēm,
bet vīriešiem parasti ir ozolapu vainagi. Ozolapu vainags uzreiz dod svētkiem tādu īpašu, svinīgu sajūtu. Ozols latviešu tradīcijā simbolizē spēku, izturību un veselību. Bet puķu vainagi ir kā visa vasara vienā aplī. Margrietiņas, rudzu puķis, āboliņš, smilgas, zaļumi. Tajos ir kaut kas ļoti dzīvs un īsts. Vēl Jāņu laikā rotā mājas, pagalmus, vārtus un galdus. Nesmējas, nelielus bērzus vai to zarus, pļavas zāles un puķes. Viss kļūst zaļš, svaigs un svinīgs. Pat parasti vārti pēkšņi izskatās kā ieeja vasaras pasakā. Agrāk cilvēki ticēja, ka Jāņu naktī vāktām zālēm ir īpašs spēks. Tās žāvēja, izmantoja tējām un glabāja mājās. Tas nav tikai rotājums, bet arī saikne ar dabu un ar laiku, kad viss ied īpaši bagātīgi. Un, protams, viens no galvenajiem Jāņu simboliem ir ugunskurs. To iededz vakarā un bieži uztur visu nakti, lai gaisma nepazūd pat īsajās nakts stundās. Ugunskurs cilvēkus apvieno. Viņi sēž apkārt, runā, dzied, smējas. Uguns sprakšķ, debesis kļūst tumšākas, un tad pēkšņi jau ir gandrīz rīts. Un tu saproti, nakts ir pagājusi skaisti. Tautā pat runā, kas Jāņu naktī guļ, tas noguļ visu vasaru. Dažās vietās cilvēki lec pāri ugunskuram. Tā ir sena tradīcija, kas saistīta ar attīrīšanos, spēku un veiksmi. Protams, tas jādara uzmanīgi, bez liekas varonības, bet izskatās ļoti svinīgi. Īpaši tad, ja lec pāros. Tur ir kaut kas priecīgs, uguns, smiekli, draugu atbalsts un sajūta, ka vasara ir pašā pilnbriedā. Un vēl ir leģenda par papardes ziedu. Stāsta, ka Jāņa naktī paparde uzzied, un tas, kurš atrod šo ziedu, atrod laimi. Paparde, kā zināms, īstenībā nezied, bet leģenda tāpēc nekļūst mazāk mīļa. Jo tas nav tikai par augiem. Tas ir par sapni, romantiku, vasaras nakts noslēpumu un vēlmi noticēt, ka kaut kur mežā ir mazs brīnums. Jāņus var svinēt ļoti dažādi. Kāds brauc uz laukiem, uz vasarnīcu pie ezera vai ar draugiem dabā. Tur ir plašums, sienas marža, ugunskurs, dziesmas līdz rītam, migla virs laukiem un, protams, odi. Viņi uz Jāņiem ierodas vienmēr, pat bez ielūguma. Jā, lauku odi lido kā mazi helikopteri. Pilsētas odi ir klusāki, bet doma viņiem tā pati, arī viņi grib svinēt.
Bet kāds paliek pilsētā, un arī tas ir skaisti. Piemēram, Rīgā notiek koncerti, svētku pasākumi un tirdziņi. Var nopirkt vainagu, sieru, amatnieku darbus, paklausīties mūziku un sajust, ka tradīcijas dzīvo arī pašā pilsētas centrā. Un svinēt Jāņus pilsētā arī ir ļoti ērti. Ne visiem ir vasarnīca, mašīna vai draugi laukos. Bet tas nenozīmē, ka svētki jāpalaiž garām. Jā, tas gan. Pilsētā var vienkārši atnākt uz koncertu, paklausīties kori vai folkloras kopu, paskatīties dejotājus, nopirkt Jāņu sieru un jau sajust svētku noskaņu. Tieši tā. Un ģimenēm ar maziem bērniem tas arī ir labs variants. Nu labi, tas izklausās diezgan labi. Tādi Jāņi ar ērtībām. Jā, Jāņi ar ērtībām. Bet tas nenozīmē, ka pilsētā svētki ir tikai uz pāris stundām. Arī pilsētā var svinēt visu nakti ar ugunskura, dziesmām un cilvēkiem apkārt. Tas gan. Vienkārši pilsētā viss ir mazliet tuvāk. Koncerts, tirdziņš, ugunskurs, transports. Un, ja gribas, var palikt svinēt līdz rītam. Tieši tā. Jāņi pilsētā nav sliktāki, tie vienkārši ir citādi. Mazāk lauku klusuma, bet vairāk cilvēku, mūzikas un kopīgas svētku enerģijas. Man patīk, ka Jāņiem nav viena pareizā scenārija. Varbūt pie liela ugunskura laukos, var dziedāt pilsētas laukumā, var vienkārši satikties ar ģimeni pagalmā. Galvenais ir noskaņa. Jā, Jāņi ir gaismas, dziesmu, dabas un siltuma svētki. Tie atgādina, cik labi ir vienkārši būt kopā, dziedāt pazīstamas dziesmas, dalīties ar ēdienu, smieties, skatīties ugunī un just vasaru. Tajā arī ir Jāņu skaistums. Senās tradīcijas nešķiet tālas. Tās mierīgi sadzīvo ar mūsu ikdienu. Mēs dziedam tautas dziesmas, pinam vainagus, sēžam pie ugunskura, un katrs svin pa savam, ar ģimeni, ar draugiem, laukos vai pilsētā. Bet centrā vienmēr paliek vienkāršais līgo. Šos vārdus zina visi, un tajos uzreiz var sadzirdēt vasaru, Latviju un prieku. Tāpēc lieciet galvā vainagus, cienājiet cits citu ar sieru, dziediet dziesmas un sagaidiet gada īsāko nakti ar atvērtu sirdi. Ar jums bija Sofija Un Andris. Uz tikšanos! Podkāsts Jāņi Latvijā. Vainagi, dziesmas un ugunskuri. Sveiki visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Pie mikrofona Andris. Un Sofija. Šodien runāsim par svētkiem, bez kuriem Latvijas vasaru grūti iedomāties.
par Jāņiem. Starp citu, te uzreiz varam paskaidrot vienu lietu. Ikdienā cilvēki bieži saka gan Jāņi, gan Līgo, un šie vārdi tiek lietoti gandrīz kā sinonīmi. Bet, ja gribam būt precīzi, Jāņi ir paši svētki. Savukārt Līgo ir diena un vakars pirms Jāņu dienas, kad cilvēks svin, dzied, pin vainagus un kurina ugunskurus. Tieši tā. Tāpēc šodien lietosim abus vārdus. Kad runāsim par svētkiem kopumā, teiksim Jāņi. Bet, kad runāsim par vakaru, dziesmām un to īpašo līgo sajūtu, tad teiksim Līgo. Jāņi ir tas brīdis, kad Latvija kļūst mazliet kā viena liela dziesma. Ir vakars, smaržo zāle, kaut kur jau deg ugunskuri, cilvēki liek galvā vainagus un visapkārt skan Līgo, Līgo. Un tas ir ļoti latviski. Latvija ir dziesmu zeme. Dziesmas un kora tradīcijas mums ir ļoti svarīgas. Daudzi jau no bērnības zina tautas dziesmas, dzied skolā, korī vai vienkārši dzird šīs dziesmas mājās un svētkos. Tāpēc Jāņu vakarā dziedāšana notiek ļoti dabiski. Kāds sāk pazīstamu dziesmu, citi pievienojas, un uzreiz rodas tā kopīgā svētku sajūta. Jāņi ir vasaras saulgriežu svētki. Tas ir laiks, kad diena ir visgarākā, nakts visīsākā, un cilvēkiem gribas būt tuvāk dabai, gaismai, ugunī un vienam otram. Un, protams, arī svētku galdam. Jo garīgums ir garīgums, bet siers ar ķimenēm un šašliks paši sevi neapēdīs. Nu jā, praktiskā puse arī ir svarīga. Ēdiens Jāņos ir atsevišķs prieks. Galvenais simbols ir Jāņu siers ar ķimenēm. Tas ir apaļš, dzeltens un smaržīgs, kā maza saule uz galda. Blakus parasti ir rupjmaize, pīrāgi, zaļumi, alus un daudzās ģimenēs arī šašliks. Šašliks varbūt nav sens latviešu ēdiens, bet svētkos tas ir ienācis ļoti pārliecinoši. Godīgi sakot, šašliks Jāņu vakarā jau ir kā mūsdiena klasika. Kamēr viens pin vainagus, kāds cits noteikti stāv pie grila un jūtas kā galvenais ugunssargs. Starp citu par vainagiem. Tā ir viena no skaistākajām Jāņu tradīcijām. Sievietes bieži pin vainagus no pļavas puķiem un zālēm, bet vīriešiem parasti ir ozolapu vainagi. Ozolapu vainags uzreiz dod svētkiem tādu īpašu, svinīgu sajūtu. Ozols latviešu tradīcijā simbolizē spēku, izturību un veselību. Bet puķu vainagi ir kā visa vasara vienā aplī. Margrietiņas, rudzu puķis, āboliņš, smilgas, zaļumi.
Tajos ir kaut kas ļoti dzīvs un īsts. Vēl Jāņu laikā rotā mājas, pagalmus, vārtus un galdus. Nesmējas, nelielus bērzus vai to zarus, pļavas zāles un puķes. Viss kļūst zaļš, svaigs un svinīgs. Pat parasti vārti pēkšņi izskatās kā ieeja vasaras pasakā. Agrāk cilvēki ticēja, ka Jāņu naktī vāktām zālēm ir īpašs spēks. Tās žāvēja, izmantoja tējām un glabāja mājās. Tas nav tikai rotājums, bet arī saikne ar dabu un ar laiku, kad viss ied īpaši bagātīgi. Un, protams, viens no galvenajiem Jāņu simboliem ir ugunskurs. To iededz vakarā un bieži uztur visu nakti, lai gaisma nepazūd pat īsajās nakts stundās. Ugunskurs cilvēkus apvieno. Viņi sēž apkārt, runā, dzied, smējas. Uguns sprakšķ, debesis kļūst tumšākas, un tad pēkšņi jau ir gandrīz rīts. Un tu saproti, nakts ir pagājusi skaisti. Tautā pat runā, kas Jāņu naktī guļ, tas noguļ visu vasaru. Dažās vietās cilvēki lec pāri ugunskuram. Tā ir sena tradīcija, kas saistīta ar attīrīšanos, spēku un veiksmi. Protams, tas jādara uzmanīgi, bez liekas varonības, bet izskatās ļoti svinīgi. Īpaši tad, ja lec pāros. Tur ir kaut kas priecīgs, uguns, smiekli, draugu atbalsts un sajūta, ka vasara ir pašā pilnbriedā. Un vēl ir leģenda par papardes ziedu. Stāsta, ka Jāņa naktī paparde uzzied, un tas, kurš atrod šo ziedu, atrod laimi. Paparde, kā zināms, īstenībā nezied, bet leģenda tāpēc nekļūst mazāk mīļa. Jo tas nav tikai par augiem. Tas ir par sapni, romantiku, vasaras nakts noslēpumu un vēlmi noticēt, ka kaut kur mežā ir mazs brīnums. Jāņus var svinēt ļoti dažādi. Kāds brauc uz laukiem, uz vasarnīcu pie ezera vai ar draugiem dabā. Tur ir plašums, sienas marža, ugunskurs, dziesmas līdz rītam, migla virs laukiem un, protams, odi. Viņi uz Jāņiem ierodas vienmēr, pat bez ielūguma. Jā, lauku odi lido kā mazi helikopteri. Pilsētas odi ir klusāki, bet doma viņiem tā pati. Arī viņi grib svinēt. Bet kāds paliek pilsētā, un arī tas ir skaisti. Piemēram, Rīgā notiek koncerti, svētku pasākumi un tirdziņi. Var nopirkt vainagu, sieru, amatnieku darbus, paklausīties mūziku un sajust, ka tradīcijas dzīvo arī pašā pilsētas centrā. Un svinēt Jāņus pilsētā arī ir ļoti ērti.
Ne visiem ir vasarnīca, mašīna vai draugi laukos. Bet tas nenozīmē, ka svētki jāpalaiž garām. Jā, tas gan. Pilsētā var vienkārši atnākt uz koncertu, paklausīties kori vai folkloras kopu, paskatīties dejotājus, nopirkt Jāņu sieru un jau sajust svētku noskaņu. Tieši tā. Un ģimenēm ar maziem bērniem tas arī ir labs variants. Nu labi, tas izklausās diezgan labi. Tādi Jāņi ar ērtībām. Jā, Jāņi ar ērtībām. Bet tas nenozīmē, ka pilsētā svētki ir tikai uz pāris stundām. Arī pilsētā var svinēt visu nakti ar ugunskura, dziesmām un cilvēkiem apkārt. Tas gan. Vienkārši pilsētā viss ir mazliet tuvāk. Koncerts, tirdziņš, ugunskurs, transports. Un, ja gribas, vari palikt svinēt līdz rītam. Tieši tā. Jāņi pilsētā nav sliktāki, tie vienkārši ir citādi. Mazāk lauku klusuma, bet vairāk cilvēku, mūzikas un kopīgas svētku enerģijas. Man patīk, ka Jāņiem nav viena pareizā scenārija. Varbūt pie liela ugunskura laukos, var dziedāt pilsētas laukumā, var vienkārši satikties ar ģimeni pagalmā. Galvenais ir noskaņa. Jā, Jāņi ir gaismas, dziesmu, dabas un siltuma svētki. Tie atgādina, cik labi ir vienkārši būt kopā, dziedāt pazīstamas dziesmas, dalīties ar ēdienu, smieties, skatīties ugunī un just vasaru. Tajā arī ir Jāņu skaistums. Senās tradīcijas nešķiet tālas. Tās mierīgi sadzīvo ar mūsu ikdienu. Mēs dziedam tautas dziesmas, pinam vainagus, sēžam pie ugunskura, un katrs svin pa savam – ar ģimeni, ar draugiem, laukos vai pilsētā. Bet centrā vienmēr paliek vienkāršais līgo. Šos vārdus zina visi, un tajos uzreiz var sadzirdēt vasaru, Latviju un prieku. Tāpēc lieciet galvā vainagus, cienājiet cits citu ar sieru, dziediet dziesmas un sagaidiet gada īsāko nakti ar atvērtu sirdi. Ar jums bija Sofija Un Andris. uz tikšanos!